Labdien visi sanākušie! Man prieks, ka jūs esat tik kuplā skaitā šeit. Mans vārds ir Pēters Krišjānis, un es esmu no Latvijas Linux kopienas un darbojos bišķi krietni vairākās jomās. Bet, galvenokārt arī esmu pēdējos gados bijis arī Ubuntu Linux kopienā. Tā kopiena mums ir neliela, bet ir bijusi diezgan aktīva, it īpaši tulkojuma jomā. Un šodien mēs jums stāstīsim par Ubuntu Linux 12.04, kas ir ilgtermiņa versija. Tiem, kas varbūt nezina, ilgtermiņa versija nozīmē to, ka gan darbvirsmas versijas, gan servera versijas ir atbalstītas ar drošības lāpījumiem 5 gadus. Līdzinējās ilgtermiņa versijas tika atbalstītas 3 gadus darbvirsmām, bet tagad arī 5 gadi. 5 gadi, kā zināms, ir tāds neoficiāls industrijas standarts vienam IT ciklam uzņēmumos, tāpēc tas arī tā ir pieskaņots. Un tam klāt ir vēl daudz citi jaunumi nākuši, kurš šīs dienas pasākuma laikā mēs vairāk pastāstīsim. Es jums vairāk stāstīšu par grafisko saskārni. Grafiskā saskarne, kas tiek lietota Ubuntu Linux pēc noklusējuma. Tātad Linuxī, kā jau vienmēr var izvēlēties, kādas darbvirsmas jūs lietojat, kādas programmas jūs lietojat, tur nav stingri ierobežojumi. Bet šo Ubuntu veidotājs Canonical ir pēdējos 2 gadus virzījis kā savu izvēlēto, savu piedāvāto versiju, kā viņi redz vienkāršā lietotāja darbvirsmu Linux vidē. Un šo darbvirsmu sauc par Unity. Kas tad ir īsti Unity? Unity ir noklusētā grafiskā čaula Ubuntu Linux vidē. Grafiskā čaula ir tā, kas jums ļauj atvērt logus, palaist programmas, pārslēgt valodas klaviatūrai. Tas viss saucās grafiskā čaula. Tas ir tas, kas ar jums sazinās, kādā veidā sistēma ar jums sazinās. Un Unity ir šī noklusētā čaula priekš Ubuntu Linux. Kad jūs uzinstalēsiet uz Ubuntu Linux uz sava datora, tas būs pirmais, ko jūs ieraudzīsiet. Vai pat, ja neinstalēsiet, bet izmantosiet testēšanai dzīvo sistēmu, jeb Live CD versiju. Unity ir pieejama jau vairāk nekā gadu 2 versijās. Standarta un 2D. Tāda atšķirība ir tāda, ka līdz šim Unity bija izmantojams datoriem, kuriem ir grafiskā pātrināšana videokartēs atbalstīta no Linux puses. Tagad vairs tas nav nepieciešams. 2D versija nodrošina to pašu. Izmanto speciālas metodas, kas ļauj smuki izskatīties programmai, un viņi tikai nedaudz atšķirās. Viņa varbūt nav viss tik smuki, bet funkcionalitāte ir pilnīgi identiska, un programmistiski programmām pilnīgi nav nekādas atšķirības. Tad viņa ir jau 3 gadus izstrādē. Canonical pie viņas strādā ļoti aktīvi, ļoti pārliecināti, ka tā ir nākotne. Ir dažādas versijas. Sākumā viņi tika kritizēti daudz par šo lēmumu. Bet šobrīd viņi ir kādi ir, bet šobrīd viņi ir panākuši to, ka viņi ir stabila un viņu vīziju pārstāvoši. Nav tur tādu lieku kļūdu, viņi ir tiešām lietojami. Tas, vai jums tas apmierina, tas ir cits jautājums. Pirmais slaidiens ar ilgtermiņa versiju. Tātad šis Unity, ko jūs redzēsiet, ko jūs uzinstalēsiet, viņš tāds būs 5 gadus, viņš nemainīsies. Varbūt tajās izstrādes versijās pa vidu varbūt kaut kas mainīsies, bet šis būs 5 gadus tāds. Un viņi līdz ar to ir pie tā strādājuši, lai viņš tiešām būtu labs. Tad tās galvenās sastāvdaļas, es tagad nolasīšu sarakstu un pēc tam parādīšu, kā tas reāli izskatās. Tad viņam ir SAN doks, jeb lietotņu josla, kas līdzīgi kā tā josliņa, kas ir, piemēram, Windows vai vecajām Linux versijām apakšā, ko jūs pārslēdzaties starp programmām. Tas darbojas ļoti līdzīgi, bet ir tikai sānos, un programmatūras atpazīšanai tiek izmantotas viņu ikoniņas. Tad nav paši tur programma nosaukumi, bet ir, piemēram, Firefox ikona un tam līdzīgi. Tad nākošais ir Unity Dash, kas ir tāda kā pārklājums, kur jūs aktivizējat, nospiežot
Windows metataustiņu vai rīkjoslā nospiežot Unity dažu pogu. Ko tas dod? Jūs varat ātri nospiest taustiņu un ierakstīt komandas, piemēram, 3 pirmos burtus un spiest enter, jo viņš jau automātiski redz, kuru komandu jūs gribat rakstīt, viņš jau automātiski to piedāvā. Bet tas nav vienīgais šīs pārklājuma mērķis, pēc tam pastāstīšu tālāk, ko vēl ar viņu var izdarīt. Tad ir sistēmas un lietotņu indikātori, kas kā līdzīgi vecajās sistēmās bija visādas ikoniņas labajā stūrī, kas tur baterijas laiku, raksturoja laiku, piemēram, laika apstākļu sārā vai pulksteņa laiku. Šajā gadījumā tie visi tagad ir pārveidoti par indikatoriem, un sistēmai ir savi kopējie indikatori, kur, piemēram, glabājas visu ziņojumu apmaiņu informāciju, kas ir, piemēram, e-pasts, tūlītēji ziņojuma apmaiņa. Jā, instant messaging, angliski bieži vien lietots. Tas ir, piemēram, Google Talk, Microsoft Network Messenger un tādas lietas. Tas viss iet vienā indikatorā. Tas viņu mērķis šādu indikatoru izstrādājot bija tas, ka, lai tās galvenās lietas būtu grupētas vienā vietā, lai nebūtu kādi vismaz 4 ikonas, kas viņas ļoti sarežģītu cilvēkiem dzīvi. Tāpēc viena ikoniņa maza, uzspiediet, jūs iegūstiet sarakstu ar visu, ko jums kāds ir mēģinājis pateikt. Nākamais ir daudz interesantāk iestrāde, kas nav redzama, bet kas ir iestrādāta iekšā Unity, ir saucamais U-Touch. Tā ir saskārne programmatūriskā, ar kuras palīdzību var programmēt skārienu jūtīgās, teiksim, virsmas. Piemēram, planšetdatoriem tagad jau neviens ar vienu pirkstu neko nedara. Vai 2 vai 3 pirksti, tad vairāk pieskārieni, un U-Touch nodrošina šo programistisko pieeju, lai jūs varētu savus programmas darbināt, izmantojot vairāk pieskārienus. Tas ir ļoti svarīgi, lai Ubuntu un Linux varētu būt atbalstīts nākotnē planšetē, un lai arī tās programmas izmantot pilnvērtīgi šīs iespējas. Tad Notify OSD. Tie, kuri varbūt jau ikdienā lietojuši gadiem, zina, kad jau tajās versijās, kuras bija ar veco GNOME 2, tad tas bija vienkārši notifikācija ziņojumu dienests, kas tikai rāda ziņojumus. Viņš vienkārši parāda un lēnām pazūd. Tā galvenā ideja atkal izstrādāts tāpēc, ka ar mērķi, lai lietotājiem netiktu pārtraukt viņa darbība. Viņam nekas netiek prasīts, vienkārši programma pasaka, jums ir atnākusi ziņa, tas vai jūs uz viņu reaģēsiet vai nē, to jau, piemēram, indikātori nodrošina. Un pats pēdējais, kas varbūt visradikālākā izmaiņa, kas varētu cilvēkiem dažādas emocijas izsaukt, ir izvēļņu joslu globalizācija, kad logam saturs primāri tiek saglabāts, taču izvēlne automātiski visām programmām tiek pārcelta augšpusē. Es tūlīt parādīšu, kā tas izskatās pēc kārtas pa katru lietu. Tad lietotņu josla, jeb SAN-docs, kā varētu saukt. Tad tas ir šis te docs. Tad tas princips ir tāds. Jūs uz doka varat izvietot tādas saīsnes. Tas, ka šī ikoniņa, piemēram, Firefox te atrodas, vēl nenozīmē, ka Firefox ir palaists. Kad ir palaista programma, viņiem parādās šāda vizuāla indikācija, tāds 3-stūrītis. Bet kamēr programma nav palaista, viņi ir vienkārši tā kā izsaukuma ikona. Es, piemēram, tagad uz viņas vienkārši varu uzklikšķināt. Atkarībā no jūsu videokartes, vai jūs izmantojat 2D vai parasto versiju, tur atbilstoši ir papildus vizuālās indikācijas, ka jūs kaut ko darat ar šo sānu panelīti. Un kā redzams, uzreiz atvērās tāds 3-stūrītis, kas norāda, ka jums šī programma jau ir palaista. Tad viņš kalpo ar divējādu mērķi. Šeit jūs varat salikt visas jūsu visvairāk izmantotās programmas, lai jūs varat ātri viņām piekļūt un uzspiest un palaist.
un arī pārslēgšanās funkcija, ja, ka es varu pārslēgties atpakaļ uz programmu, ko es izmantoju. Ja jums ir palaisti 2 logi, tad, bet te parādās 2 punktiņi, tas nozīmē, ka jums ir vairāk logi šai programmai. Kad tajā brīdī, kad jūs nospiedīsiet šo pogu, dos iespēju izvēlēties, kuru logu jūs īsti gribat izmantot. Un tā ir arī ļoti ērti, piemēram, pārslēgties, ja jūs rakstat dokumentu vai apvienojat vairākus, tad šādi klikšķinot jūs varat ļoti ērti izvēlēties, kuru tad īsti logu jūs gribat. Tad tālāk. Nākamais mums ir tas Unity Dash. Jā. Tad Unity Dash, tad tas komandu palaišanas pārklājums, par ko jau es stāstīju. Tad ir 2 veidi, nospiežot uz Dash ikonas, kas varbūt nav tas ērtākais, bet visātrākais un vispatīkamākais veids ir nospiežot Windows jeb Meta taustiņu. Šis Windows taustiņš, viņu var arī izmantot Linux vidē un diezgan veiksmīgi. Tad šajā gadījumā mēs parādīsim, ja, tad es nospiežu Windows taustiņu, un man parādās šis pārklājums, kurā es varu norādīt, ko es gribu darīt. Nu, es, piemēram, gribu instalēt atjauninājumus. Ja? Es uzrakstu pirmos 3 burtus, un viņš jau man dod jau šo programmu, jau kuru es varu izmantot, lai varētu atjaunināt programmatūras saturu Ubuntu Linux. Un tas nav vienīgais, ko piedāvā šis pārklājums. Tad otrs veids ir, es spiežot šeit, šī ikona, man liekas, vienmēr paliek augšā, ja? Viņu nevar izņemt, ja? Tad tā ir tā kā iebūvētā ikoniņa. Viņa vienmēr augšējā stūrī, tad līdz ar to viņu viegli atrast. Tad plus vēl šim pārklājumam ir tāda ideja, kas man vairāk nedaudz patīk par visiem viņu atjauninājumiem. Tā ir saucamā lēcu ideja. Nu, šis ir domāts tā kā stikls kaut kāds, ja? Un tad mēs mainām lēcas, lai ieraudzītu, kas mums sistēmā ir. Un viena no noklusētajām lēcām, 2 noklusētās lēcas ir mūzikas un video kolekcijas. Tas ir jums, piemēram, jums ir tur daudz mūzikas, jūs gribat ātri sameklēt konkrētu dziesmu, jūs uzklikšķinat uz šīs lēcas un ierakstīt meklēšanā, ko jūs tad īsti gribat. Tā. No sistēmai tad ir, kā stāstīju, savi indikātori ziņojuma apmaiņai, skaņai sistēmai, kas ir ļoti svarīgi, ka lietotnes var programmēt arī savus indikātorus. Viņi ir paredzēti, teiksim tā kā neatkarīgas programmiņas, un viņas, kalpo dažādiem mērķiem. Nu, piemēram, ļoti labs indikators ir kafijas pauzes, un dažādi, sākot no laika ziņām, ar paplašinātu saturu, beidzot ar iespēju, piemēram, izvēlēties dažādus serverus, kuriem pieslēgties, piemēram, administratoriem, ļoti noderīga lieta. Nu, tad vēlreiz, jā, kur tad augšā viņi ir. Šī ir, piemēram, klaviatūras indikators. Šis ir ziņojuma apmaiņas indikators. Viņam ir iebūvēta statusa izvēle. Tas nozīmē, ka, piemēram, visas programmas, kas Ubuntu pareizi formāli atbalsta to platformu, ja jūs nospiedīsiet, piemēram, šeit aizņems, tad visās programmās, kas ir ar komunikāciju saistīts, viņām status nomainīsies uz aizņemts. Nu, piemēram, es nospiežu aizņemts, tad viņš uzreiz visās vietās parādās. Tā ideja, ka apvienot tos ziņojuma apmaiņas resursus, lai nebūtu dažādi tie standarti. Jā, šis ir kalendāra indikators, un viņš ņem no Evolution jūsu plānojums, ļoti viegli pieejams, jūs varat redzēt, kas jums tuvākajā laikā notiks. Nākamais ir, tad jau stāstīju UTouch, tas ir programmētāja saskārne, ko viņš šobrīd ļoti aktīvi izstrādā, gan Unity, gan arī citu programmētāju dēļ, kuri gribētu izmantot skārienu jūtīgo virsmu dotās iespējas dažādās aparatūrās.
jo arī tagad kļūst arvien populārāki ne tikai planšetes vai telefoni, bet arī skāriņjūtīgie ekrāni kā tādi darba virsmā. Jo ir gadās, kad var apvienot abus divus, gan klaviatūru, gan arī ar skāriņjūtību diezgan daudz lietas interesantas tiek mēģināts. Jā, nu tad Notify OSD parādās, viņš vienkārši noinformē, kad jums ir skaļums palielinājies. Arī, piemēram, tīkla savienojumi, kad ir izveidots savienojums vai pazūd savienojums, viņš parāda šo paziņojumu. Un tā jau tā kā pierasta lieta, un īstenībā tā man ir vienmēr patikusi. Tā ir labi izstrādāta lieta. Nu, tā ir tā visvairāk skaļi diskutētā lieta, kur pie tā var pierast, bet vai tas patīk kādam vai nē, tas ir jautājums. Tātad, nu, tā ideja ir tāda, nu, šajā gadījumā LibreOffice šīs lietas nav, bet, nu, Firefox, piemēram, izskatās šādi. Parādiet, kur te ir izvēlme. Jā, tad šobrīd nav. Izvēlme pēc noklusējuma vienkārši nav. Viņa ir pazudusi. Tā galvenā ideja, protams, nav slikta. Šāda pieeja ir izmantota jau gadiem Apple OS X operētāju sistēmā. Tad tā galvenā ideja ir tāda, ka logos ir tas, kas mums vajadzīgs darbam. Ka izvēle praktiski netiek iesaistīta, jo to izvēli mums nevajag ikdienā, mums vajag ļoti maz viņu. Tagad tas ir par to galveno Unity izskatu, tad nedaudz arī par to, kas tad ir tajās blakus programmatūrās, ko izmanto Ubuntu, lai uzturētu sistēmu ikdienā. Tad viena no mana mīļākajām programmām un viens no pareizākajiem soļiem no Canonical puses ir Ubuntu programmatūras centrs. Šī programmatūra ir tā saskārne, ar kuru jūs varat ļoti ērti un viegli uzinstalēt kādu veidu programmatūru, kas ir Ubuntu krātuvēs. Nu, tad tās krātuves ir tās Mine, Universe, Multiverse un arī partneru krātuve, bet ļoti, ļoti svarīga lieta ir nākusi klāt ar šo ilgtermiņa versiju. Tā gan bija iepriekšējā rudens versijā, jau piemēram, bet šis ir ilgtermiņa versijā, ka programmatūru var pirkt. Un var pirkt ne tikai programmatūru, bet var pirkt arī literatūru, žurnālus, pagaidām šobrīd. Viņi vēl strādā, ka viņi piedāvāšot vēl visdažādākās ar programmatūru vai datiem saistītas lietas, ko varētu nopirkt. Un es zinu, ka cilvēki ir diezgan veiksmīgi nopirkuši. Nav nekāda ierobežojuma reģionālo, to var izdarīt. Un kas vēl nāca klāt, ka var lasīt un veidot citu lietotāju recenzijas. Un cilvēki diezgan aktīvi to izmanto. Ir nākušas pāris interesantas lietas, kā Landscape klients. Tas man vairāk, es to ieliku šo tāpēc, ka man vairāk interesē kā administratoru. Tā ir ideja tāda, ka Landscape ir datoru pārvaldības sistēma, ko līdz šim Canonical piedāvāja tikai kā pie sevis turām lietu. Viņiem bija savs web servis, kurā jūs tad varējāt darboties un monitorēt savus iekārtas. Diezgan liela daļa administratoriem tā ir neomulīga sajūta, ja, ka kaut kāds Canonical zina pa mani visu. Kāpēc tad es ieliku par šo Landscape klientu, kas šobrīd ir iekļauts pēc noklusējuma? Tāpēc, ka sākot ar 12.04, viņi piedāvā komerciāli nopērkamu serveri, kas ir ļoti līdzvērtīgs Red Hat Enterprise serverim, kurā ir iekļauts Landscape patstāvīgais serveris, kurš nav nekādā veidā saistīts caur tīklu ar Canonical. Un to tā kā arī derētu ņemt vērā. Nu, un pašās beigās tad es izgāju arī cauri instalācijai. Tas ir tā kā varbūt jau gadiem garlaicīga lieta, jo tā ir tik laba, ka tur tiešām nekas interesants nenotiek. Bet, nu, ko es pamanīju, ka cietā diska dalīšanas veids ir kļūst ļoti nesāpīgs. Praktiski tiek noteikts, kādā veidā kāda jums ir operētāja sistēma, tad jums tiek piedāvots instalēsim blakus, dzēsīsim veco ārā un lietosim jauno, un tas viss ļoti smuki grafiski noformēts.
Tad tas praktiski arī viss par grafisko vidi. Tiem, kas lieto ikdienā, nekā daudz jauna nav. Tiem, kas varbūt pirmoreiz iepazīsies, tātad Unity, ar uzsvaru Unity nav jālieto tāds, kāds viņš iznāk, jā. Tieši tāds jūs viņu varat pilnveidot, ir rīki, jūs varat izmantot arī citu grafisko vidi, bet tas ir tas, ko piedāvā Canonical. Viņi ir veikuši daudz un plašs pētījums par to. Nu, iesaku pamēģināt un tad izteikt savu viedokli, ko jūs domājat par to. Paldies par uzmanību!